Pie manis, kā jau teicu, iepriekš ir viesi no Funky Breakouta pārstāvji. DJs Ruts un Dubra. Labvakar! 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 Prieks būt pie tevis, Monsta, šeit. Tagad klausījos tās bizbizmārītas, baigi progresīvie tie latvieši bijuši 60. Nu, riktīgs ballītis taisīja. Baigi. Pastāstīt par sevi, kas jūs esat, kas ir Funky Breakouts? Sāc, Kaspar. Funky Breakouts mums izveidojās pirms nedaudz vairāk kā gada. Sākām no sākuma kopā ar Alvi, tad pieaicinājām Rūdi, un tā tagad turpinām. Ja mani atmiņa neviļ, pirmais oficiālais Funky Breakout pasākums bija 2011. gada martā, kur es arī spēlēju. Ar nosaukumu Funky Breakout. Jā, pirmās ballītes mēs ar Alvi kopā divatā spēlējām, pēc tam pieaicinājām te un tur uztaisījām Funky Breakout. Jūs taisat tātad... Faktiski tu esi no sākuma arī, Rūdi, jau. Jūs taisat ballītes. Jā, Funky Breakout būtībā ir, teiksim, to vispareizāk būtu dēvēt par projektu, kur iniciatori ir tātad DJs Alvis un DJs Dabra. Pēc tam es DJs Rudu pieslēdzos, un šis projekts būtībā kā ballītes formā norisinās vienu reizi mēnesī klubā Pulkvedim neviens neraksta. Tas parasti parasti ir mēneša otrā sestdiena. Jā, un no šīs sezonas, mēs tā kā pa sezonām dalām, mums iet, vasarā mums ir pārtraukums. Un no šīs otrās sezonas mēs esam sākuši arī visādas, arī jau ārpus pasākumiem aktivitātes nodrošināt. Sociālajos tīklos mēs esam sākuši taisīt podkāstu. Katru mēnesi pirms ballītes liekam savā SoundCloudā un arī ļoti kaudz ar plāniem uz nākotni. Augat, tā teikt. Augam. Pastāstīt par jaunumiem, kādēļ jūs esat ieradušies sakarā par sestdienas pasākumu. Sestdien mums ir lielais pasākums Funky Breakout. Pulkvedim jubileja ir 17 gadu. Un brauc mums no DJs no apvienotās karalistes Crafty Cuts. Tu tik ļoti tā informatīvi to pateici. Tā es arī domāju. Šo sestdienu, 17. novembrī, manuprāt, būs līdz šim vienkārši vērienīgākais Funky Breakout tā pastāvēšanas vēsturē. Tādēļ, ka, jā, kā jau Dabra teica, mūsu īpašais viesis būs, viņu varētu nosaukt par breaks mūzikas leģendu, Crafty Cuts, tieši tā no Lielbritānijas, un par godu arī Pulkveža 17 gadu jubilējai. Šis mākslinieks ar visnotaļ lielo vārdu ir piekritis uzstāties, un mēs ļoti, ļoti ceram uz grandiozu pasākumu. Jā, viņš ir arī vinējis kā labākais DJs 3 gadus pēc kārtas. Jā, ir tā Breakspol balva klausītājiem, varbūt jāpasaka, kas tieši Breaks mūzikā tiek pasniegta katru gadu, un jā, tur viņš ir tur neskaitāmās tur iegūs. Tāds zīmīgs notikums Latvijas DJ kultūrai, kad Crafty Cuts būs Rīgā, jo vietēji DJs domāju, ka daudzi spēlējuši viņas plates, ir īpaši to, kas ir kopā ar A-Skills, to dziesmu trika tehnoloģiju. Jā. Un kas jums vēl pa viesiem ir bijis pasākumā? No lielajiem džekiem mums ir bijis A-Skills tas pats, gan ir sadarbība kopā ar Crafty Cuts, Futurecast, no uzlecošajām zvaigznēm, tā teikt, B-Sides, pagājušais mums bija DJs Deta, Twisters, DJs Angelo, Scratch Monsters, DJ P arī bija. Jā, bija mums viesis. Respektīvi, šis tas mums ir sanācis. Jā, DJs Twisters no Polijas bija. DJs Twisters no Polijas bija tieši gadu atpakaļ uz Pulkveža 16 gadu jubilejas Funky Breakout. Jā, katrā ziņā ir mums tāda doma, iespēja robežās atrādīt šos teiksim, funky un breaks mūzikas vidē kaut ko sasniegušus māksliniekus vietējai publikai, lai vienkārši dalītos ar kvalitatīvu muziku. Un cikos varas durvis vaļā, cik ieeja? Ieeja mums ir bez maksas, mēs tā kā mēģinām to pozicionēt vienmēr, ka mums vajadzētu būt ieeja bez maksas, un
Durvis vaļās, pulkvedim vaļā varās 8, pasākums sākās 11. Un cikos tad mākslinieks ir plānots? Nu, tas prime times mums it kā skaitās no 1:30, tad aptuveni 2 stundas viņš spēlē un tam. Domāju, ka ballīti būs garantēti, jo cik es bijis jūsu pasākumos, Bet jānāk ir no 11. Lai, zini, ir tā, ka, jā, piedod, ka mēs tevi pārtraucām, bet tā, kad jūs sākāt par šo runāt, tad es tā iedomājos, es no vienas puses tā kā negribētu, bet no otras puses es ceru, lai mums ir, tā teikt, anšlāgs sestdien. Nu, piemēram, 2 neviens netiek iekšā. Tas būtu, manuprāt, grandiozi. Es domāju, ka šoreiz tā arī varētu notikt. Jā, tad visiem jānāk ir ātrāk. Noteikti ātrāk. Ja 8 varās, tad, vēlākais 7 jābūt. Jātais rinda pie pulkveža. Rīga radio studijā viesi no Funky Breakouta. DJs Ruts un DJs Dabra. Mēs esam tajā. Jā. Vēl joprojām. Pastāstīt, jūs pirms tam stāstījāt par podcastu, ka jūs taisat podcastus, un kur viņi ir pieejami, kur var noklausīties? Mūsu podkastus mēs liekam SoundCloudā. Jā, ir www.soundcloud Sleepsuite, tas sanāk, jā, un Funky Breakout. Soundcloud.com Sleepsuite Funky Breakout vienā vārdā. Jā. Un jūs viņus arī taisat vienreiz mēnesī, tā kā? Nedēļa pirms pasākuma mēs izlaižam. Tur vienmēr mums ir kā būtu labākais, ja mums būtu no viesmākslinieka uztaisīts sets, bet mēs mēģinām no citām lielām zvaigznēm, kas mums brauc, mēs paši uztaisam 7 no viņa gabaliem, un tad pārējo mēs taisam klāt paši. Jā. Šajā sezonā, mēs to tikai sākām darīt šajā sezonā, mēs esam uztaisījuši 3, un tad pirmais bija tā kā ar īpašu segmentu veltītu mūsu pirmajam viesim, kas bija A-Skills septembrī. Oktobrī mūsu viesis jauns, teiksim tā, uzlecošā zvaigznē Ghetto Funk skatuvē DJs Deta. Viņš nav vēl tik augstu mākoņos, viņš ierakstīja mums mixtape, var noklausīties ļoti, ļoti tāds enerģisks, ar ļoti nedzirdētajiem, teiksim, versijām. Un vakar, manuprāt, mēs nopublicējām pēdējo, kas ir veltīts tieši sestdienas pasākumam, kur ir segments veltīts tieši Kraftīkāts mūzikai, un Get Up and Dance arī ir. Un vēl kādi sociālai portāli jums ir pieejami, jo cilvēki grib zināt nākamos pasākumus, kur jums var atrast. Mums ir Twitter profils, ir Funky apakšsvīta Breakout, un Facebookā ir Funky Breakout kopā, jā. Un ir arī tagad draugos arī, tos mēs neesam aizmirsuši. Arī tāpatās draugiem LV Sleepsuite Funky Breakout. Jā, un arī draugiem LV Funky Breakout sadaļā var mūsu podkastus klausīties. Tur arī pieejams. Teiksim, ja kāds strīmo mūziku draugos, tad... Vēl grib pieminēt par draugiem, kad būs kaut kas interesants no mūsu puses uz 18. novembrī. Jā. Tā kā Funky Breakout un draugiem LV gatavo īpašu pārsteigumu. Super. Un mēs te pārzim, bet mums taču te pat studijā sēž DJs Ruts uzlecošā zvaigzne, kuram ir iznācis 2 plātes, tev pēdējā laikā ir iznākušas. Jā, ar tādu mazu starpību. Kaut gan gabali tapuši ar lielu starpību. Pastāst par tiem. Jā, pavisam nesen iznāca uz ļoti, kā lai pasaka, respektabla labela, jeb neatkarīgās ierakstu kompānijas Breakbeat Paradise. Mana, teiksim tā, pirmā pilnā solo plate, kas ir EP mini-albums, sauc We Can Get It On EP. Jā, un prieks par atsauksmēm, par parādītajiem rezultātiem, teiksim, lielākajā DJ veikalā Juno. Skatos, cilvēki pērk, man raksta privātas ziņas uz ja nevaldos otrajā vietā, tā viņš ir, ne? Jā, turās otrajā vietā pēc pārdotāko plašu, teiksim, sarakstiem. Jā, patīkami, un jā, darbs kaut kur ilgi pie tās plates, 4 mēnešus apmēram. Un īsti pirms tam viens mans skaņdarbs, kas saucas This Land, tika iekļauts arī vinila platē,
kur ir dažādi mākslinieki sastādījuši šo plati. Tas iznāca uz ierakstu kompānijas Big M, arī pieejams Juno veikaliņā. Paldies, ka atnācāt. Vēlu jums abiem un visiem trijiem veiksmi. Jā, sveiciens DJam Alvim. Jā, Alvim ļoti liels sveiciens. Personīgs. Personīgs. Vēlu ar pasākumiem veiksmi un vēlu tev, DJ Rut, tavā muzikālā izpausmē veiksmi. Un sestdien tiekamies klubā Pulkadim neviens neraksta. Obligāti. Uz Funky Breakout. Tur viesosies. Visiem jābūt. Jā. Kraftīgāts. Kraftīgāts. Paldies! Paldies, tā.